Tagad tas cenēties, es gribu māju. Trokšņīgi. Jā, serviss tā izbrauc pa priekšu. Es ar kādu nepaturēju tāpēc, ka viņam plānīgi pārāk rūst augšā, tad traktori uzbraukuši. Tev ir pirmais. Es ar kādam izveidot kaut kas. Kurš pirmais? Šerbītis, jā, tā arī ir. Cezarkāns tā sagādāja, ka man trupiņi iznāca dūmu, un tad ar to arī beidzās dūmas, mašīnai beidzās, un izskatās, vai nu speciāli brauc tā prātīgi, vai nu tā ir, bet nevis tā prātīgi brauc speciāli. Bet tikmēr Šerbītis kā grandām, tu nebūs nekāds, ķinders, jo tur būs cīņa. Tā izskatās, ka ir, jā. Tagad priekšā braucošam Šerbītiskim Jānim, viņš 4 vēl grandām tikai aizmugus. Kā Kārovam arī viņš 4. Nezarkānam arī viņš 4, bet Nezarkāns, jā. Jānis Šerbītis varēja bišķi mērāk jau pārstāvēt un pagāt, jo es jāizdoties pirmām vīkam doreiz sāk braukt. Jo tagad jau, ka viņš jau tur patiks piebraucis, jā, pie aizmuros. Bet, nu, pacietība droši vien, ka nebija. Tikmēr, kas mums brauc pa priekšu. Valsts Zezerkāns brauc pa priekšu, protams, kurš gan tic, ja ne valsts. Protams! Man patīk, ka vīkam te to savējiem. Otrais mums ir Kārovs, 3. mums ir Grandāns un 4. mums ir Jānis Šerbītskis. Vismaz Šerbītski kombinās atmērē šodien.
jau Bratislavas bija. Tiešām daudz atbrauc. Vai makšķiries? Kombinām. Kas tu pēc braukā, jā? Pārbaudas tehnika, es viņiem tādā darīju. Ja reiz atbrauc pārbaudas tehnika, es braucu tikai pa trampuļu. Es braucu vispār ārpus rāds. Tad mēs redzam, cik izturīgi. Vai šeit visu finālā tāpat arī apstāties, ka visi aizbrauc, tu brauc kādu projām? Man tur ir jautājums. Jā. Nu, tur jāsurdās metro katru brauc. Vispār sanākuši kārtīgāk nekā sportis kādu brīdi plānojas kaut ko. Šeit viņi gribēja pārbraukt pāri Makāro bagijam. Ja pareizi te ir bijis gribēja pārbraukt pāri tam vecam bagijam. Bet tas nebija tīšana, tas bija tīpaši netīšana. Jā, par iekšu saņemtību. Gājiet arī! Iepriekšējā braucienā Makāros parādīja nedaudz ātrāk braucienu rezultātu. Tagad ir tā viezaru. Pagaidām bagi izvietojušies ir diezgan pieklājīgi viens no otru.